Sodlokumā. Dublis numur 2. Atkal Klimos atklāt bez Pāvlaus. Tagad centrējums Sodlokumā un tur saimnieko jūmetrīgais Georgijs Uljānovs. Rečko pret Kovaļovu. Rečko atpakaļ Kazuram. Kazuras centrējums. Tur tomēr Jelgavnieki tiek līdz bumbai. Klimos! Centrē nepārāk sekmīgi. Ženja Nerogals gatavojas izpildīt šo atstienu no vārtiem. Labi, bumba lido uz Momu Gongādzi, bet tur Jevgeņijs Kazura kādreiz izveidosies kaut kādas briesmas pie Nerogala sargātiem vārtiem un gaidām. Neizdodas īsti centrējums un Daugava varēs uzsākt savu pretuzbrukumu, ja vien būtu tikusi līdz bumbai. Tagad jau atkal Jelgava. Lansas Simonov. Un vēl viena tāla piespēle. Tāda sajūta, ka šeit spēlēt Brazīlija pret Kostariku. Abas komandas mēģina izveidot kaut ko dižu, bet Kostarika tikai atsitās un cer uz pretuzbrukumiem, bet Brazīlija... Lazdiņš un Daugavai iespējas pretuzbrukumā. Fanēsjavs uz Ziziļovu ļoti labs moments vēl arī... Un Ziziļovs uz Gongādzi! Kas par momentu tikko bija Mamukam Gongādzem atklāt rezultātu, bet Jevgeņijs Kazura no vārtu līnijas izraida bumbu. Bet labākais moments līdz šim Daugavai. Tagad Sokolovs. Nekas vēl nav beidzies. Sokolovs un atkal Jevgeņijs Kazura. Labs uzbrukums, ja piespēlē ar Klimovu. Tas gan neizdevās. Laizāns. Ilgāk pietur bumbu. Un te labi nospēlē Kazura. Jevgeņijs Kazura. Labajā malā. Neatvainojos, tas ir Gabos. Kazura. Vairākas divcīņas. Un